Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Saki to, ko Dievs saka. Šodienas rakstu vieta. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, tad tapa gaisma. 1. Mūzus, 1. nodaļa, 3. pants. Šodienas pārdomas. Kad Dievs radīja šo pasauli un visu, kas tajā, viņš ne tikai domāja un ticēja par to, ka tur būs gaisma, zeme, okeāni un visa dzīvā radība, bet arī runāja. Jā, tas viss jau bija viņa sirdī, bet nekas nenotika līdz brīdim, kad viņš ierunājās. Viņš teica, lai top gaisma, un gaisma radās. Viņa domas neaktivizēja radīšanas brīnumu. Process tika aktivizēts ar viņa izteiktajiem vārdiem. Šis pats princips darbojas arī šodien. Vari ticēt visu dienu, un nekas nenotiks. Tev sirdī var būt stipra ticība, liela sapņi, var stāvēt uz Dieva apsolījumiem, taču nekad neredzēt to piepildījumu. Kāpēc? Tāpēc, ka nekas nenotiek, līdz tu sāc runāt Dieva vārdus. Sāc šodien pasludināt Dieva apsolījumus par sevi, savu ģimeni un savu valsti. Pasludini Dieva vārdu un pārdomā to katru dienu un nakti. Tici Dievam, saki, ko viņš saka, un tu būsi pārsteigts, kā no neredzamā radīsies redzamais. Šodienas lūgšana. Mans Dievs, es Tev pateicos, ka esmu Tavs bērns un ka caur to man ir daļa pie Taviem apsolījumiem. Palīdz man Bībelē atrast apsolījumus manas dzīves vajadzībām. Es izvēlos pasludināt Tavus svētības vārdus par sevi, savu ģimeni un savu valsti. Jēzus vārdā. Āmen.